Izglītības domnīca – diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podcastu piedāvā Panākumu Univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu. Sveicināti, cienījamie skatītāji, klausītāji, mūsu izglītības domnīcas kārtējā epizode. Kā jau iepriekšējā reizē minēju, mēs esam aizskāruši būtisku tēmu, sākām runāt par lasīšanu, par rakstīšanu. Kādas ir problēmas šajā jomā? Un iepriekšējā reizē mēs uzaicinājām Andru Tihomirovu, kurš ir grāmatas eksčempions Mihails Tāls autors. Un iepriekšējā reizē es arī minēju, ka mēs uzsāksim ciklu, kurā mūsu studijā būs viesi, kas ir šīs jomas speciālisti, un tai skaitā arī ir izcēlušies ar to, ka ir sarakstījuši nozīmīgas priekšnozares grāmatas. Tāpēc man šodien ir ārkārtīgi liels prieks aicināt pie mums studijā Latvijas Universitātes profesori Zandu Rubeni. Labdien! Kura ir arī grāmatas Digitālā bērnība autore, un lieki piebilst, ka šī grāmata ilgu laiku bija arī grāmatnīcas topos, vai ne? Tas arī tāds ārkārtīgi liels prieks mums ir, ka jūs atradāt laiku un esat pie mums. Un vēl ko es gribētu arī pieminēt, ka tomēr cienījamie skatītāji un klausītāji atcerieties, ka profesore, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs akadēmiskais amats, un visus mācību spēkus, kas strādā universitātēs un augstskolās, nevajadzētu saukt par profesoriem. Un mūsu klausītāji, kas ir profesori un kas arī strādā augstskolā, ļoti labi zina, cik šis status ir nozīmīgs, un aiz tā stāv ārkārtīgi daudz darba. Tie ir pētījumi, tās ir inovatīvas pētniecības metodas, kas tiek praktizētas, un daudz kas arī cits. Un vēl, kas ir ārkārtīgi interesanti, ka mūsu viese Zanda Rubena arī ir ārkārtīgi aktīva publiskajās uzstāšanās, jo ļoti daudz var atrast sociālajos tīklos jūsu uzstāšanās valsts galvenajās radio pārraidēs, televīzijās, zinātniskajās konferencēs un arī biznesa konferencēs, tā kā ārkārtīgi daudz kā interesanta un noderīga. Ņemot vērā to, ka mūsu tēma ir domāšanas paradumi digitālajā laikmetā, kā skolēni lasa, raksta un uztver, tad sāksim ar pirmo jautājumu. Kā jūs varētu raksturot mūsdienu skolēna attiecības ar tekstu? Kas tad īsti ir mainījies, kā šis teksts tiek uztverts un kāda ir jūsu pieredze? Un mūsdienu skolēnu attiecības ar tekstu ir sarežģītas. ja jūs jautājat, lai es raksturoju, jā, patiešām tas tā ir, jo digitālais laikmets, digitālā kultūra neveicina lasīšanas paradumus. Vai pareizāk teiksim tā, neveicina klasiskos poligrāfijas kultūrā ierastos lasīšanas paradumus. Mums ir zināmas problēmas lasīt lēni, tā teikt, īstenot to lēno un dziļo lasīšanu, lineāro lasīšanu. Padomājiet, kā mēs ejam cauri informācijai ekrānā, vai nezinu, Delfos, piemēram, ja? Nevajag sociālos mēdījus, kur mēs vispār lielākoties tikai skatāmies bildītes, bet ja ir ziņas, ko mēs lasām ekrānā, tad ir izcēlums, nosaukums, attēls, un to pašu metodu mēs esam savā ziņā pārcēluši uz papīra laikrakstu lasīšanu, ja? Un tā ir tāda fragmentārā mozaīkveida lasīšana un tāda pārskriešana drīzāk. Ja? Un, ja jautājums ir par bērniem un skolēniem, tad viņi ir piedzimuši un auguši pasaulē, kurā šī fragmentārā un ātrā pārskriešanas lasīšana ir dominējošā. Protams, viņi redz vecākus, kuri lasa grāmatas labākajā gadījumā, viņi tos redz, ja. Viņiem ir obligātā literatūra, kur viņiem ir jālasa grāmatas, bet labprātīgi un lielākoties tādā kontekstā, kurā viņi dzīvo, dominē tomēr tā ātrā pārskriešana. Un jāpiebilst, ka mūsdienās mēs nevaram iztikt tikai ar to vienu lasīšanas veidu. Piemēram, tikai ar šo dziļo lineāro lasīšanu mēs nevarētu sekot tam, kas sabiedrībā notiek, ja, un tā tālāk. Un mēs jau nespējam akumulēt visu informāciju, kas mums tiek pasniegta. Tātad būtībā mūsdienās cilvēkam ir vajadzīga gan tā pārskriešana, gan tā dziļā lasīšana.
Bet bērni ir izauguši pasaulē, kurā tās dziļās lasīšanas ir mazāk. Un līdz ar to tās attiecības ar tekstu veidojas pilnīgi citādākas. Vai nu ir šī digitālā lasīt prasme attīstītāka, kas arī ir problemātiska tēma, vai vispār, piemēram, tātad ir problēmas ar lasīšanu, tāpat kā ar rakstīšanu. Kā ar studentiem? Es esmu runājis ar dažiem saviem studentiem, kas ir pieminējuši, ka viņi māk lasīt, viņi saprot burtus un pirmajā tajā brīdī saprot, kas ir uzrakstīts, bet kaut kādā brīdī viņi piefiksē, ka viņi lasa tekstu tīri tehniski, bet īstenībā jau kaut kādas pēdējās 10 minūtes domā par kaut ko citu. Un tas ir normāli, un ar mani arī tā notiek, jo es ikdienā skatos ekrānā, tur bezmaz 8 stundas, mēdz gadīties. Un tad manās rokās nonāk grāmata. Un es pilnīgi jūtu, kā smadzenes pārslēdzas. Ka sākumā tu lasi šos teikumus, bet aiz teikumiem tu neredzi jēgu. Un tad ir tā kā pilnīgi jūt, ka tā koncentrēšanās mainās, jo tā ir pilnīgi cita kognitīvā noslodze un kognitīvā pacietība, kas mums ir vajadzīga, lai lasītu grāmatā tekstu, kur zem burtiem ir jāsaskata teikumi, zem teikumiem jāsaskata jēga un tā tālāk. Ja? Un tā fragmentārā ātrā pārskriešana, viņi to neprasa. Un līdz ar to mums ir pietiekami daudz jauniešu, arī studentu tā skaitā, kuriem ir grūtības lasīt nopietnus filosofiskus, piemēram, tekstus, jo vienkārši nav pieredzes, nav treniņa. Un tātad tas kognitīvais muskulis, kas par šo pacietību un iztēli un atbildu nav trenēts, zināmā mērā. Un tāpēc, piemēram, ļoti bieži digitālās kultūras un lasīšanas kontekstā tiek uzsvērts, ka nav tik būtiski, kur mēs lasām, ekrānā vai grāmatā. Svarīgi ir, kāda veida teksts tiek lasīts. Jo, ja mēs lasām e-grāmatu, tur ir tā pati kognitīvā slodze. Tik lapas puses nav jāpāršķir šādi, bet šādi. Ja? Nekādas citas atšķirības jau būtībā nav. Vai šajā gadījumā jūs teicāt, ka bieži vien lasītājs nesaredz to jēgu, vai ir atšķirība kādu tekstu lasa konkrētais skolēns, vai viņam tas interesē, vai attiecīgi neinteresē? Kā mainās uzreiz uztvere? Protams. Protams, ja mums neinteresē, tad mēs to jēgu, respektīvi, jēga ir individuāla. Un jēga ir sajūgta ar interesi. Un ja nav intereses, tad arī jēga neveidojas. Viņš neredz to jēgu, Es kāpēc šo pajautāju? Tāpēc, ka var veidoties tāda situācija, ka, piemēram, šī obligātā literatūra ir neinteresanta un skolēns nelasa. Bet ārpus skolas lasa, piemēram, to, kas viņam interesē. Šajā gadījumā tas ir, manuprāt, krietni labāk nekā nelasīt vispār, bet atkal rodas jautājums, kā pēc tam augstskolā un kā sev piespiest, jo mums dzīvē bieži vien ir jālasa tas, kas varbūt mums neīpaši patīk. Kā tas var pēc tam tālāk veidoties? Te jāskatās uz diviem izglītības idejas pamatojumiem. Vienā gadījumā obligātā literatūra ir jālasa tāpēc, ka tā ir ļoti vērtīga literatūra latviešu vai pasaules kultūrā un nav būtiski, vai tev interesē vai neinteresē, tā grāmata ir svarīgāka. Otra virzība vai otra ideja būtu saistīta ar to, ka ko pārstāv, piemēram, Džons Dewey, filosofs 20. gadsimta sākumā, par to, ka viņš saka, ka svarīgākais ir pielietojamība un izmantojamība. Un jāveido obligātās literatūras piedāvājums balstoties uz bērnu interesēm un balstoties uz to, kas viņam vēlāk dzīvē noderēs. Ja? Un tas, teiksim, es parasti šo te ilustrēju tādajādi, ka vienā gadījumā ir jāmācās Mendeļejeva tabula ķīmijā, otrā gadījumā jāizņem traips, par to, kā izņemt traips no drēbēm. Bet, lai iemācītos, kā izņemt traips no drēbēm, ir jāsaprot arī tā Mendeļejeva tabula. Tātad Dewey saka, ka mēs mācāmies
tabulu ar jēgu. Ja? Un te arī veidojam obligātās literatūras piedāvājumu ar kaut kādu jēgu. Tas ir diskutabli. Mēs joprojām domājam un diskutējam par to, kas tad skolēnam būtu jāmācās. Ja? Jo, ja jūs jautātu man, kas būtu inteliģentam cilvēkam jālasa, vai lai es sauktu sevi par inteliģentu cilvēku, kas tad man būtu bijis jāizlasa. Ja? Un es varu nosaukt tur strīpā grāmatas, kas, manuprāt, ir cilvēkam ir, ja viņš ir inteliģents cilvēks, viņam ir jāzina, kas ir Hamlets, piemēram. Viņam ir jāzina, un kas ir Hemingvejs, un ko tas Hemingvejs sarakstīs, un varbūt kādu grāmatu izlasīs. Ja? Bet jautājums, vai mēs varam atrast to obligāto literatūru, ja? Jo tas būs atkarīgs droši vien gan no valsts, kurā skolēni mācās, arī no tās nākotnes karjeras. Man reiz bija tāda situācija, kur es runāju kādreiz ar ķīmijas maģistrantiem. Es viņiem saku Immanuels Kants, un viņi nezina, kas ir Immanuels Kants. Un es domāju, ārprāts, kādas šausmas. Viens no slavenākajiem 18. gadsimta vācu filosofiem viņi nezina. Bet pēc tam es uzdevu jautājumu sev, tieši cik ķīmiķus es protu nosaukt. Nu jā. Un tas arī ir jautājums. Ja? Es uzskatu, ka grāmatu lasīšana ir ļoti, ļoti svarīga cilvēka domāšanas attīstībai. Starp citu, ir pierādīts, ka grāmatu lasīšana, daļliteratūras lasīšana nāk par labu cilvēkam vēlāk, kad viņš veido attiecības. Tie, kas ir vairāk lasījuši, ir labāki attiecību veidošanā nekā tie, kas mazāk lasa. Un tieši daļliteratūru. Vai tāpēc, ka mēs varam iejusties un izjust dažādus scenārijus un tā tālāk. Ja. Bet es pati personīgi neesmu pārliecināta par to, vai grāmatu saraksts, kuras tev par varas makti ir jāizlasa, ir labākais veids, kā veicināt lasīšanas vēlmi. Es tikai mūsu skatītājiem piebildīšu, bija ārkārtīgi interesanti. Jūs pateicāt par to inteliģento cilvēku un kas būtu jālasa. Ir tas saucamais Harvardas 200-nieks. Ja? Harvardas universitāte bija izveidojusi sarakstu ar 200 grāmatām, kuras katram sevi cienošam, inteliģentam cilvēkam būtu jāizlasa. Un tur, protams, tur iekšā ir Meistars un Margarita, jau pieminētais Hemingvejs, tā tālāk. Bet ir tādas grāmatas, kuras varētu mūsu platumgrādos arī būt nezināmas. Ja? Un tas, ko jūs minējāt arī par šo attiecību veidošanu, es atcerējos savu filozofijas pasniedzēju, jūsu arī kolēģi no Latvijas Universitātes, Juri Prikuli. Un pasniedzējs teica tā, viņš saka, mūsu paaudzei ir tik ļoti paveicies, jo viss jau ir uzrakstīts daļliteratūrā. Un, ja jūs gribat saprast, kā funkcionē dzīve vai atrisināt savas problēmas, lasiet daļliteratūru, tur viss ir. Un tas pats bija minēts arī par attiecībām, par ģimeni, par nodevību un tā tālāk. Ja? Tā kā pietiekami interesanti. Es ļoti bieži domāju, es esmu pēdējais gads Latvijā, kuri bakalauros mācījās 5 gadus. Tātad 93. gada izlaidums, jau 94. gada izlaidums bija 4-gadīgais. Un rezultātā man ir nevis pēc Boloņas principa, ja, pēc Boloņas sistēmas 3+2 vai 4+1, man ir 5+2, ja, tas maģistrs. Un tad es domāju, par kādiem tēva grēkiem man vajadzēja tik daudz mācīties un tā tālāk. Ja. Un turklāt es sākumā studēju latviešu filoloģiju un pēc tam filosofiju. Un tad es pati sev atbildēju. Tas labums ir tas, ka gan viena, gan otra tā studiju programma bija ārkārtīgi lasoša vai ar lasīšanu piepildīta. Mums bija katru semestri jāizlasa 10 grāmatu dažādos studiju kursos. Viens ir, es ļoti ātri lasu. Tādas, nezinu, vai jūs vispār kādreiz mūžā esat lasījis kādu sieviešu grāmatu saucamo Lubeni. Lubenes es rīju 24 stundās vasarā, jā, tādu 300-400 lapas pušas izlasu ļoti ātri. Bet tas, ka es esmu izlasījusi ārzemju literatūru, sākot no sengrieķiem līdz mūsdienām, toreiz arī krievu literatūru, latviešu literatūru un filosofijā pietiekami daudz sacerējums, tas man ļauj iespējams
interpretēt un spriest plaši par jautājumiem. Un tas, cik mēs esam dzīvē izlasījuši, ļoti nozīmīgi atsaucās uz to mūsu, ja drīkst teikt, kvalifikāciju, ja, profesionālo vēlāk. Pat tajā gadījumā, ja ar lasīšanu mūsu profesijai nav nekāda saistība. Nu jā, mums arī iepriekš mūsu viesis bija vēsturnieks doktors Ļaviņš, kurš arī minēja, ka viņš ir lasījis ārkārtīgi daudz un īstenībā nenožēlo, ka savulaik pat izlasīja gandrīz vai visus Ļeņina kopotos rakstus, jo viņš teica, ka ja atmet ideoloģiju, tad kaut kādas tīri mehāniskas sabiedrības pārvaldības lietas arī diezgan interesants. Un te jau vienmēr ir jautājums par to. Es drīzāk par Marksu to teiktu. Vai arī par Marksu, jā, bet protams, ka te strādājot arī pie šāda tipa tekstiem, ārkārtīgi svarīgi ir arī kritiskā domāšana. Jā, protams, ka tas ir. Jūs pieminējāt sociālos tīklus. Jūsu grāmatā Digitālā bērnība bija ārkārtīgi interesanta nodaļa par šo narcismu, ka sociālie tīkli tomēr veido šo te narcisma tādu sindromu, jo mēs paši sevi fotografējam, paši sevi slavējam, izskatāmies krietni labāki. Kā šāda informācijas patērēšana varētu izmainīt jauniešu domāšanu? Vai jaunieši saprot to, ka sociālos tīklos mēs visi esam labāki nekā dzīvē? Tas ja droši vien jāprasa jauniešiem, vai viņi to saprot. Jautājums, vai mums skolā nebūtu vajadzīgs iekļaut, es pieļauju, ka datorikas stundās varbūt kaut kas no šī ir, bet es zinu, ka Igaunijā ir mēdīju mācība, kur kā reizi tiek runāts par mēdīju ietekmi uz cilvēka uzvedību un viltus ziņām un tā tālāk un tā joprojām, jā, dažādiem aspektiem. Bet mūsdienu jaunieši, un arī mēs digitālajā laikmetā esam izveidojuši jaunus sabiedrībā nepiedzīvotus paradumus, sākot ar bērnu audzināšanu no 0 gadu vecuma, jo mums ir bērni arī Latvijā gandrīz 50%, kuri no 11 mēnešu vecuma tur rokā ierīci. Mēs patiešām esam saskārušies ar daudziem jauniem fenomeniem, ko mums ir radījusi pašplūsmā palaista tāda nekritiska tehnoloģiju izmantošana. Es pati esmu ļoti aktīvs tehnoloģiju izmantotājs, un es skatos tajā ekrānā, un es daudz ko ekrānā redzu. Un šajā sakarā par narcismu es piedāvāšu piemēru. Es nezinu, vai jūs esat jauns, bet vai jūs atceraties, pagaidi multeni? Jā, vilks zaķi ķer. Vilks ķer zaķi. Un tur ir sērija, kā vilks viens pats skrien olimpiskās spēlēs, viņš liek sev medāļus, pēc tam viņš sevi fotografē. Tas bija mums kā bērniem tik ļoti smieklīgi, jo tas bija absurds, tas bija absolūtais absurds, ka kāds sevi fotografē. Kāpēc? Dīvaini, jo pašportrets mākslā ir gadsimtiem atstrādāts glezniecības veids, ja? Un te ir tas jautājums par narcismu. Protams, pirmkārt, es gribu uzsvērt, ka tā ir metafora, ja, ko mēs saucam, ka tā narcistiskā uzvedība. Jo narcisms klasiski ir personības tāda kā attīstības novirze vai uzvedības novirze. Ja. Un es savā grāmatā uzsvēru, ka ir tās debates par narcismu, vai patiešām mūsu sabiedrību var par tādu dēvēt. Un tad jāsaka, ka tiek piedāvāts narcismu pārsaukt par jaunu socializācijas formu, kur mēs vienkārši socializējamies, vairāk orientējoties uz sevi, nevis uz citiem. Un te mums vajadzētu sajūgt jauniešu uzvedībā divus aspektus. Viens ir saistīts ar to, ka mēs šobrīd bērnu audzināšanā esam orientēti uz viņu vajadzību apmierināšanu, nevis uz disciplīnu, paklausību vai ko tam līdzīgi, bet uz viņu vajadzību apmierināšanu no vienas puses. Tātad
viņš ir pieradis paust savas vajadzības, savas vēlmes daudz, daudz tiešāk un biežāk nekā bērni paudzēs pirms viņiem. Un tā digitālā kultūra vēl iedod to narcisma efektu, ja, jo mēs patiešām sociālos mēdījos mēs demonstrējam savu labāko versiju. Mēs visos attēlos, kādi attēli nokļūst mūsu profilos? Labākie. Kur mēs esam skaistāki, tievāki, jaunāki. Mēs fotografējamies pie lietām, kas mums nepieder, mašīnām, jahtām, villām, un mēs izmantojam filtrus, kas padara mūs vēl jaunākus un skaistākus un tā tālāk. Ja? Un tā ir tāda cenzētā realitāte un savas dzīves cenzūra. Un līdz ar to mēs arī runājam par tā saucamo patchwork identity, ja, es to pārtulkoju grāmatā kā mozaīka veida. Tas bija ļoti interesanti. Es ar tekstilmāksliniekiem konsultējos, kā to patchwork iztulkot, jo patchwork ir tā lupatu sega, ko laukos no tādiem maziem lupatiņām. Ja? Tad mēs vienojamies ar tekstilmāksliniekiem, ka būs mozaīka identitāte. Mums ir tā mozaīka identitāte, kur ir tā mūsu sociālā un personīgā identitāte, un tad vēl ir digitālā identitāte, kur mēs sevi pasniedzam pilnīgi citādākus. Ja? Un, kā es parasti saku, tur ieiet manā Instagramā, jo, ja jūs neesat mani draugi, jūs neko tur neredzēsiet, jo man ir slēgts konts, bet tur man nekas nesāp. Man nekas nekaiš. Tur man tikai dzīve sit augstu vilni un viss ir skaisti un lieliski. Ja? Un ja kāds no mūsu sociālo mediju burbuļa uzraksta kaut kādu vaimanu, tad mēs domājam, vai tiešām vajadzēja, ja? Citus apgrūtināt ar savām problēmām. Bet reālā dzīvē jau tā nav. Un tas, piemēram, cilvēkam, kurš ir pietiekami jauns un kuram trūkst pieredzes un prasmes izvērtēt, reflektēt un saprast tā sociālo mēdīju satura atšķirības no reālās dzīves, tur var būt arī pat traģiski scenāriji. Līdz pat situācijām, kur bērni aiziet bojā, nezinot, ka realitātē nenotiek tā kā ekrānā. Šis arī bija tas jautājums, kāpēc es to pajautāju, jo iepriekšējā reizē, kad es uzsvēru tos lasīšanas piemērus, kā lasa to, kas patīk, un varbūt nelasa to obligāto literatūru, arī zinātnisko literatūru, kas ir vajadzīga skolu gados, kas veido kaut kādu priekšstatu, un tad var neattīstīties šī kritiskā domāšana. Un sociālajos tīklos ir ārkārtīgi daudz viltus ziņas. Un vai šāda tipa šo ziņu, es pat teiktu, nesaprašana nevar novest pie tādas patiešām globālas katastrofas, ka mēs jau, ka mūsu jaunieši jau neorientēsies, kas īsti ir pareizi, kas nav pareizi, un viņu elki būs tie, kas rada šo interesanto saturu, nevis tie, kas rada attiecīgi pareizo akadēmisko saturu. Es vispār esmu ļoti optimistisks cilvēks, bet es jums teikšu, mēs jau esam tajā katastrofas priekšā. Vai ir jau, viss jau ir ļoti slikti, jo es teikšu, ka šobrīd pasaulē notiekošais politikā populisma vilnis ir daudzjādā ziņā sociālo mediju satura iniciēts. Attieksme pret Covida laikā, attieksme pret moderno medicīnu. Cilvēki neklausījās ārstus, viņi lasīja sociālos mēdījus. Un tas patiesībā ir traģiski. Un tas var novest pie briesmīgām sekām. Un jau ir novedis pie briesmīgām sekām, jo es kaut vai padomāju par sevi, es nezinu, padomājiet, Edgar, pats par sevi. Ir slikts garstāvoklis. Negribās lasīt neko sliktu vai skatīties neko sliktu. Skatīsimies kaut ko vienkāršu, kaut ko vieglu, ja? Kaut ko nesarežģītu. Ja? Un ar ko ir
kritiskā domāšana, par ko es savā laikā uzrakstīju disertāciju par studentu kritisko domāšanu vai par to, kā universitātē attīstīt kritisko domāšanu. Kritiskā domāšana ir apgrūtinoša, tā ir sarežģīta. Savukārt maģiskā domāšana dod skaidras atbildes, un tās skaidrās atbildes nomierina. Un, nezinu, mums ir visiem Covid laikā es teicu, ka ir jālasa Kamī mēris. Jo Kamī mērī bija kā reiz par to pēkšņo epidēmiju, kas nāk 20. gadsimtā un kā cilvēki uz to reaģē. Un tur bija visi tie paši modeļi, kas atkārtojās pie mums. Ja cilvēki to būtu lasījuši, varbūt būtu citādāk. Viņi vismaz tad varētu atcerēties, pēc kā šis te izskatās. Bet tas paradoks ir tajā, ka neviens no mums, ne jūs, ne es, mēs nespējam būt kritiski domājuši vienmēr. Situācijā, kad mēs esam nobijušies. Situācijā, kad mēs esam pārlieku priecīgi. Vai situācijā, kad mēs esam iemīlējušies, diemžēl. Freids nosaucis ir iemīlēšanās stāvokli par pūli 2, pūļa domāšana 2. Mēs tajos brīžos kritiski nedomājam. Un es atceros, ka bija raidījums par 90. bija tāda dokumentālo filmu sērija par Latvijā, par to, kā notika atmodu un 90. un tā. Un tur bija, es neatceros, kurš to teica, bet teica lieliski, ka ja mēs būtu bijuši kritiski domājoši, mums nekādas atmodas un nekādas neatkarības atjaunošanas un dziesmotās revolūcijas nebūtu bijis, jo mēs racionāli saprastu, ka tas nav iespējams. Ja? Tā kā nevienmēr arī tā kritiskā domāšana mums ir noderīga. Nu jā, un šeit jāpiebilst, mēs tagad runājam par to, ka šo saturu rada cilvēks, bet tagad, kad eksistē mākslīgais intelekts, tad mākslīgajam intelektam ir vairāk informācijas par lasītāju. Un mākslīgajam intelektam ir krietni lielākas iespējas radīt personalizētu tekstu, tādu, kas balstīsies uz to, ko cilvēks grib lasīt. Kā jūs varētu šo komentēt? Arī tieši patiešām no šīta varbūt viltus ziņu aspekta. Es to komentēšu ļoti vienkārši. Es komentēšu tā, cilvēkiem pašiem nevajadzētu personificēt mākslīgo intelektu. Es, runājot par mākslīgo intelektu, ļoti bieži saku viņš. Bet man vispār ir problēma. Es jaucu to viņš un tas, un man latviešu valodas speciālisti aizrāda. Un es jau šajā intervijā sākumā pamanīju, kur es pateicu nepareizi, bet ļoti atvainojos visiem latviešu valodas speciālistiem. Bet doma ir tāda, ja mēs apzinātos no sirds, ka tas ir tikai un vienīgi rīks, un nepiedāvētu viņam pārcilvēciskas vai cilvēciskas īpašības, ar to jau būtu diezgan līdzēts. Ja? Bet vientuļiem cilvēkiem un bērniem, ar kuriem neviens nesarunājas mājās, bērniem, ar kuriem trūks draugu, mākslīgais intelekts var kļūt par tādu iluzoru sarunas biedru. Es lasīju žurnālā, ja nemaldos, tagad baidos samelot, vai tas bija vai sestdiena, bet bija intervija vai bija raksts par to, kā mākslīgais intelekts pusaudzim ir ārkārtīgi atbalstoši palīdzējis izdarīt pašnāvību. Un viņš ir mācījis, kā rīkoties, lai vecāki neuzzinātu. Tas bija nesen, starp citu. Jā. Un patiesībā te ir, šobrīd Eiropas Savienība ir uzsākusi diskusiju par digitālo pilngadību. Piemēram, aktuālais regulējums nosaka, ka profils sociālos medijos drīkst būt no 13 gadu vecuma, un tur ir sava loģika, jo pēc attīstības psiholoģijas aptuveni līdz 12 gadu vecumam mums smadzeņu darbība nav attīstījusies tik tālu, lai mēs varētu pieņemt atbildīgus lēmumus. Ja? Tad tiek pieņemts, ka no 13 gadiem tas varētu tā būt, bet tagad ir diskusija
no 16 vai pat iespējams no 18 gadiem, jo, ja mēs autovadītāju tiesības atļaujam, tad, jo sabiedrības netiek galā ar to invāziju. Jautājums, vai profils sociālos mēdījos pasargās no labākā drauga čata. Tur tā lieta, jo... Bet es negribu arī uzsvērt to, ka mākslīgais intelekts būtu kaut kas negatīvs. Problēma ir tā, ka mēs to padaram par cilvēcīgu būtni kaut kādā veidā. Ja? Jo mākslīgo intelektu tas ir rīks, un mēs viņu varam vienkārši lieliski izmantot. Un daudzos un dažādos veidos, gan mācībām, gan darbam. Bet, protams, izglītības sistēma saskarās ar milzīgiem izaicinājumiem. Jo es jau esmu noformulējis savu domu, ka izglītības sistēmas gadsimtiem vai izglītību gadsimtiem ir nodarbojusies ar divām lietām, vai galvenās ir bijušas divas darbības, ko šobrīd pilda mākslīgais intelekts. Tātad tā ir zināšanu producēšana un tekstu ģenerēšana. Jā, un personalizēto tekstu ģenerēšana, kas šajā gadījumā arī ir tas risks. Jo, kāpēc arī šo jautāju? Jo es savam mākslīgam intelektam, konkrēti čatam GPT, pajautāju, es lietoju laikam jau gadus 2, 3, es pajautāju, kādas grāmatas tu man ieteiktu. Un nebija nekāda pretjautājuma, vienkārši tika uzskaitīts 10 grāmatu saraksts, ko man vajadzētu izlasīt. Bet es jau saprotu, ka tās grāmatas, tas, kas tika ieteikts, ir balstīts uz visu to saturu, ko es iepriekš esmu. Tātad viņš izanalizē, tas interesanti, es pajautāšu viņam. Izanalizēja, tam, un izveidoja tās grāmatas, kuras man varētu būt interesantas. Tātad šajā gadījumā arī tas tā ir diezgan biedējoši kaut kādā brīdī. Ja. Bet tā problēma ir, manuprāt, saistīta ar to, ka mākslīgajam intelektam nepiemīt empātija. Vai tolerance, un nekad nepiemetīs, pat ja viņam ieprogrammēs. Protams, mēs tagad varētu ieprogrammēt, un iespējams tas arī dažādu čatu īpašniekiem un attīstītājiem tiks ieteikts, ka cilvēku dzīvība ir svēta, un lai par šādām tēmām nekādas atbalstošas darbības nenotiktu. Bet cilvēki jau var iemācīties uzdot jautājumus noteiktā veidā, un tā tālāk. Un ja mākslīgais intelekts tiek ierobežot, tad tas jau pēc definīcijas vairs nav mākslīgais intelekts. Jā, tur tas arī ārkārtīgi interesanti ir, jo mākslīgais intelekts ir sistēma, kas balstoties uz datiem pati pieņem lēmumus neatkarīgi no cilvēka. Un ja cilvēks uzliek kaut kādus ierobežojumus, tad tas jau īsti nav mākslīgais intelekts, tā kā to domāja. Bet tas ir filosofisks jautājums. Tad mēs varētu teikt, ka zinātnieka darbība ir absolūta domas brīvība un akadēmiskā brīvība, un nav nekādu tiesību cenzēt zinātnieka darbu. Un tomēr Eiropā mēs neklonējam cilvēkus. Ķīnā klonējam, varam klonēt. Nezinām, vai darām, bet ir vienkārši kaut kādas robežas, kur mēs pasakām stop. Ja? Jo, kā es jau smējos, Terminatora scenārijs nebūs. No nākotnes neatnāks un nepateiks šo te mazo ierīcīti, ko jūs radījāt, lūdzu iznīciniet, jo būs ziepes. Mums ir jādomā, tā kā preventīvi. Šis, starp citu, bija ārkārtīgi interesanti, jo jūs minējāt, ka īstenībā, ja mēs kā arī man ir publikācijas Scopusā, un, protams, ka tur ir recenzenti, kas tam visam iet cauri, bet to bieži vien nepiemin, kad runā par mākslīgo intelektu, kas saka, nekādā gadījumā viņu cenzēt nevar. Tad jautājums šis bija ārkārtīgi interesanti, ko jūs pieminējāt, tas ir atkal vielu pārdomā. Jo tas bija latviešu filosofs, tagad es baidos samelot, tas bija ļoti sen, ka es to lasīju, tāpēc es varbūt nesaukšu filosofu vārdā, bet bija doma, ka zinātnei ir faktiskā robeža un principiālā robeža. Un te ir tas pats, vai tam mākslīgajam intelektam ir faktiskais attīstības līmenis, bet ir arī principiālais attīstības līmenis. Ja. Visi, kas ir skatījušies Oppenheimeru, atcerās beigas.
un atcerās to brīdi, kad viņš saprot, ko viņš ir radījis. Ja? Viņš tās principiālo robežu ir pārkāpis. Ja? Protams, slikts zaldāts, kas negrib kļūt par ģenerāli, bet jautājums, vai visos jautājumos mums ir jābūt par ģenerāļiem. Ja? Bija arī kaut kur, es neatceros, arī kāds viens no maniem pasniedzējiem arī ar šo atombumbas piemēru arī teica, kā var atšķirt gudru un izglītotu cilvēku. Ka izglītots cilvēks radīs atombumbu un visiem to izstāstīs. Gudrs cilvēks radīs, sapratīs, ko viņš ir radījis un nevienam nepateiks, ko viņš ir. Tas atkal ir tā interesanti. Par digitālo saturu runājot, jūs arī vairāk kārtīgi uzsvērāt, ka ir ārkārtīgi daudz iespējas un mēs arī pieaugušie un studenti skolēni, protams, izmantojam digitālo saturu, skatāmies storijus, klausamies audio grāmatas. Tīri tehniski smadzeņu darbībā ir atšķirība, vai mēs klausāmies audio grāmatu, vai mēs lasām tekstu? Es teikšu, ir atšķirīga modalitāte. Vienā gadījumā mēs uztveram ar dzirdi, vienā gadījumā ar redzi. Vieglāk ar redzi mums ir uztvert attēlus, tāpēc mums patīk labāk attēli kā teksts. Es neesmu attīstības psihologs, bet es teikšu tā, ka bērniem noteiktā vecumā, ka viņi pavisam mazi, vēl bērni nav gatavi klausīties, ka viņiem lasa grāmatu priekšā. Es pati atceros grāmatas, kurās nebija bilžu, bija absolūti nejēdzīgas grāmatas, ja, līdz kaut kādam laikam. Tāpēc, ka bērnu domāšana ir ārkārtīgi konkrēta. Un tad viņš redz tās konkrētās lietas un konkrētos attēlus. Audio grāmata liek mums iztēloties, balstoties uz to, ko mēs dzirdam. Savukārt, tas teksts, ko mēs lasām, tur mēs konstruējam arī ar iztēles palīdzību, bet es pat nezinu, kas ir grūtāk. Jo sākumā mēs klausāmies, ka mums lasa priekšā. Un mēdz teikt, ka lasīšana priekšā ir ārkārtīgi svarīga cilvēkam vēlāk lasīt prasmes attīstībai. Ja? Vispār, ka tu ieeji tajā garšā par to, ka kāds tev lasa, ja? Un paši mēs iemācāmies lasīt vēlāk. Tad droši vien audio grāmatas klausīties ir vieglāk, jo tad tu vari darīt arī kaut ko citu. Ravēt. Šis atkal ļoti labi, jo bieži vien man atkal patīk, ka jūs atbildat gan pozitīvi, gan tajā pašā brīdī, ka pats klausītājs arī var priekš sevis izvēlēties, jo šajā jautājumā bieži vien speciālists saka, nekādā gadījumā vajag lasīt, nevis klausīties. Bet šeit arī ļoti labi piemēri, ka, protams, mēs taču sākotnēji no sākuma klausamies, pēc tam attiecīgi lasam un pēc tam atkal arī klausamies. Par rakstīšanu runājot. Rakstīšana kā domāšanas instruments. Ļoti vērtīga. Ja. Ārkārtīgi vērtīga. Es domāju, ka viens no svarīgākajiem veidiem, kā attīstīt domāšanu tādā refleksijas izpratnē, ir rakstīt dienas grāmatas. Un dienas grāmatu rakstīšana, protams, tā ir tāda sena tradīcija. Kultūrā, un jāsaka, ka tā taču ir tāda pašrefleksija dienā, gadu garumā. Protams, ja mēs pierakstam tikai, ko apēdām un ko darījām, es lasīju pati savu dienas grāmatu skolas laiku. Ārprāts. Es atceros, bija Kristai Burānei, kas man kursabiedrina režisora Krista Burāna no filosofiem. Viņai bija tāda kā performance, pasākums, kur cilvēks sēdēja un lasīja fragmentus no savām dienas grāmatām. Es pieteicos, un tad es sāku lasīt savas dienas grāmatas, un man palika kauns, jo tur bija tikai par puišiem un par kaut ko tādu. Ja? Bet, protams, jo es vecāka kļuvu, jo tās interpretācijas un savu izjūtu un savu domu analīze kļuva ar vien intensīvāka. Un līdz ar to formulē domas rakstiski. Tā ir ārkārtīgi svarīga prasme. Un otra lieta ir, ka mēs pamazām esam pazaudējuši, ja lasīšana vēl kaut cik turās, tad rakstīšana ar roku.
patiešām iet mazumā. Un mana prognoze ir tā, ka mēs izglītības sistēmā pie tās tūdaļ atgriezīsimies. Tikai problēmiņa. Mums ir paudze, kura neprot rakstīt ar roku. Un tagad universitātēs, kā lai es pārbaudu, ka tas potenciālais mediķis patiešām ir iemācījies to, ko ir kas viņam bija jāiemācās. Mutiski eksāmeni ar roku rakstīt pārbaudas darbi. Šeit un tagad rakstīt. Ja? Un tas visticamāk būs mūsu risinājums. Izaicinājums augstākai izglītībai ne pa jokam. Mums ir auditorijas ar 120 un 150 studentiem. Manā laikā, 90. gados, ja, mēs bijām 25. Un tad tie 25 kārtoja mutisko eksāmenu. Tas eksāmens ilga gandrīz visu dienu. Ja, tas docētājs pieņēma visiem 25 strīpiņā. Domāju, ka varbūt ne tik ļoti tas izaicinājums ir tajā organizatoriskajā pusē, cik ļoti ir ieskaidrot to studentiem, ka tas nav solis atpakaļ. Jo es bieži vien esmu dzirdējis, ko mēs tagad atgriezīsimies pie padomju laikiem. Ja? Ka tas nav solis atpakaļ, ka tas tomēr ir, es teiktu, solis uz priekšu. Jā. Jo, manuprāt, mutiskais eksāmens ir visgrūtākais eksāmens, kāds vien var būt. Jo tev ir jāpārzina pilnīgi visu studiju kursu apraksta tēmas. Un jāprot interpretēt. Un, protams, ka tur jābūt attiecīgi. Jautājums varētu būt par vērtēšanas kritērijiem. Jā, lai, protams, tur... Man tikko ļoti labi, ka jūs tā pateicāt. Pavisam pirms pāris nedēļām viena doktorante bija ļoti sašutusi par to, ka doktorantūrā ir jākārto promocijas eksāmens angļu valodā, un viņiem būs jāraksta ar roku. Kaut kāds tur tas darbs, gabaliņš. Un viņa ir cilvēks, kura dzīvo ārzemēs, un viņa angliski ikdienā sarunājas. Viņa saka tā, bet es taču normāli izmantoju dažādas tulkošanas programmas un datorprogrammas, kas man izlabo tos vārdus. Un viņa absolūti nejūtās pārliecināta par to savu varēšanu rakstiskā veidā. Man pat trūka viņai īsti argumentu, kāpēc to nevar rakstīt. Es viņai teicu, es viņu nomierināju ar to, ka mēs visi augstskolā arī pirms dažiem gadiem kārtojam angļu valodas eksāmenus, ja, jo, kad pieņēma, ka Latvijā augstākā izglītībā vajag vismaz B2, mēs kārtojam tos angļu valodas eksāmenus un īsi pirms Covid, tad arī ar roku rakstījām un dzīvi palikām. Ja. Bet patiešām tātad mēs esam pieraduši tvert pasauli caur tehnoloģiju prizmu, teiksim tā. Mums tā tehnoloģija ir, kā Maršals Makluens teica, orgānu pagarinājums. Roku, kāju, smadzeņu, acu, visu iespējamo varēšanu pagarinājums. Un tad viņš jau 60. gados teica, ka 20. gadsimta 60. gados, protams, bija domāts, ka ja mēs neprasmīgi rīkosimies ar šīm tehnoloģijām, tas pagarinājums varētu kļūt par amputāciju. Un te ir tas stāsts par to funkcionālo analfabētismu un par to, ka mēs neprotam rakstīt ar roku un neprotam nolasīt pulksteni ar rādītājiem un papīra kalendāru. Un tad mēs tur šausminamies. Romiešu cipars ar Romiešu cipars, jāsam aizmirsuši. Nemaz nerunājot par latīņu valodu. Mēs bijām ar kolēģiem, tas bija diezgan sen, kaut kādā 2000. gadu sākumā, Minsterē, un bijām Leibnica centrā. Un tur Leibnicis ir latīņu valodā 16. gadsimtā rakstījis pierakstus, un tās pētnieces sēž un dienā pārraksta, mēģina saprast, ko viņš ir rakstījis. Un tad viņas mums teica tādu frāzi: jūs taču esat no akadēmiskām aprindām, tātad jums latīņu valoda brīvi. Kaut kādi teksti zūd, protams. Bet arī man ir piemērs, manā bibliotekā ir
grāmata no 1800, manuprāt, Vecā druka, jā, un ārkārtīgi sarežģīti. Teorētiski var saprast, bet praktiski tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Ja? Un arī tam pašam jau mūsu pieminētajam Kārlim Marksam, jo es pasniedzu ekonomiskās domas vēsturi, un atkal šīs zināšanas, piemēram, kādā veidā tiek traktēts. Mūsdienās mēs lietojam terminu vajadzības, fizioloģiskās vajadzības. Tur, piemēram, tas tiek minēts kā kuņģa vajadzības. Nu, teorētiski var saprast, bet tas ir ārkārtīgi. Es domāju, ka mūsdienu studentiem būtu pilnīgi savādāk. Ja? Par rakstīšanu. Kā ir ar, jūs arī grāmatā bieži vien minat par šo te komentāru rakstīšanu internetā, ka tā ir attiecīgi atkal pavisam cita tēma, kas var pat, kaut kādā brīdī pat mums sabojāt gara stāvokli. Es nelasu. Nelasat, jā. Es vienkārši esmu pieņēmusi. Un to man iemācīja savā laikā profesora Taķena Koķa, kad viņa bija ministre. Viņa man nocitēja vienu ārkārtīgi pretīgu komentāru, kas bija ierakstīts par viņu. Un viņa tajā brīdī ir pieņēmusi, ka viņa nelasīs. Tāpat arī zinu kolēģus, kuri saka, ka labi, Delfi, būs jums intervija ar nosacījumu, ka nevarēs komentēt. Jo komentāru rakstīšana ir tāda publiskā izvemšanās. Ja? Un tas cilvēkiem vienmēr ir bijusi vēlēšanās uzrakstīt uz sētas kaut ko, ka Jānīts ir muļķis, ja? Un aizmukt, un neviens nezina. Ja? Un tad arī tajos komentāru tas vilinājums ir anonimitātē. Un tajā, ka es varu pateikt visu, ko es domāju, un man par to itin nekas nebūs. Un man ļoti tuvas ir Lorenza Kolberga morālās attīstības pakāpes, un tā zemākā attīstības pakāpe visprimitīvākā ir, ka cilvēks rīkojās bailēs no soda, vai nerīkojas, bailēs no soda un cerībā uz apbalvojumu. Ja? Un tā ir tā zemākā. Tā tad es pērku sabiedriskā transporta biļetes, nevis tāpēc, ka ir jāpērk sabiedriskā transporta biļetes, ka sistēma šādi darbojas, un ka nodokļi ir jāmaksā, bet gan tāpēc, ka mani var pieķert, vai es nezogu tāpēc, ka mani var ielikt cietumā, nevis tāpēc, ka es nezogu. Es nezogu, jo es nezogu. Ja? Un tā komentāru rakstīšana, es pat negribu to saukt par kultūru, es to gribu saukt par sērgu, ir šīs te visatļautības izjūta. Protams, mums ir jāatcerās un jāpatur prātā, ka ne visus komentārus raksta cilvēki. Jā, tas ir. Mums ir jāpatur prātā, ka ir cilvēki, kuri mērķiecīgi raksta komentārus par vienu noteiktu tēmu. Man nesen ģimenē mēs apspriedām, es pati gan neizpētīju, ka sociālos mēdījos pēc Stambulas konvencijas protestiem parādās tādi video vai teksti, kur jauni vīrieši vai vīrieši norāda, ka sievietes vietu ģimenē ir mājās un pie plīts, un tad atkārtojās, mainās it kā tas, kas to informāciju pauž, bet tas teksts paliek faktiski identisks. Tur parādās nelielas atšķirības, ja, šajā tekstā. Un šādā veidā jau mēs to sabiedrisko domu kultivējam. Ja? Īpaši, ja tu esi nedomājošs un nepaskaties līdzi, ka tu vienkārši tā plakani pieņem zināšanai. Tas ir ārkārtīgi grūti. Piemēram, šodien no rīta es lasīju ārkārtīgi interesantu interviju ar bijušo NBS ģenerāli. Un ļoti interesanta doma un arī interesants raksts, kur ir skaidri gaiši virsrakstā jau parādīts, ka mūsu lielākais drauds ir neticība savām spējām. Patiešām dziļa doma un tālāk raksta. Mēs neticam, ka mēs šajā valstī varam kaut ko mainīt. Jā. Un komentāri, kas tur apakšā ir, 99% vispār nav saistīti. Tātad cilvēki pat nav lasījis. Un pirmais komentārs, kurš saņem tur vairāk kā 300 tos patīk, ir
Nē, mūsu lielākā problēma ir un sāk saukt uzvārdus. Tātad pie varas. Un tu pie sevis domā, plus mīnus, protams, es uzspiežot uz tā, dažreiz es to daru, ne bieži, bet uzspiežot uz tā profila, paskatoties to bildi, man, es tā nevaru teikt, ka man ir zināma kritērija, pēc kuriem es varētu spriest, bet tomēr man ir kaut kādas aizdomas par šo konkrēto attiecīgi cilvēku, kurš to raksta. Bet ka ir tik daudz sekotāji tieši šim negatīvajam, tieši šim mūsdienu tādam fenomenam vainot citus pie savām problēmām. Tas arī ir par morālo attīstību, nesaskatīt sevi. Un rietumu kultūrā mūs vilina, kā Ēriks Froms saka, tas nekrofīlais. Kāds ir gājis bojā vai bērnībā, tur pēkšņi mēs uzzina, ka kaut kur ir beigts kaķis. Ja? Mēs visi skrienam skatīties. Tur kaut kas ir noticis, tu jāiet apskatīties. Ja? Un tā negāciju, nedomājošu cilvēku negāciju izgāšana, tas jau nav tikai digitālajā kultūrā, bet tas ir tādas hiperbolizējies. Un tagad to, ko mēs runājām, es vēl gribēju piebilst, ka es esmu pamanījusi, es Facebookā sakoju līdzi gan prezidentam, gan ministru prezidentēs informācija, kas Facebookā parādās, oficiālās ziņas, dažādas TV, net un tā tālāk. Un tikko kaut kas labs ir ierakstīts, ir smejošas sejas, kas ņirgājās. Tātad ir kāds, kurš saņem algu par to, ka katrā šādā ziņā ielikt smejošu sejiņu. Ja? Tas smieklīgi, ja? bet tas ir postpatiesības laikmets, saprotiet? Bet es vienam savam materiālam esmu eksperimentējis, un kas ir ārkārtīgi interesanti, ka uzrakstot tiešām pareizu, gramatiski, kas arī ārkārtīgi būtiski, jēgpilnu un tiešām pozitīvu komentāru novērtē. Vienkārši tie cilvēki, kuri seko līdz tiem komentāriem, viņi visticamāk, varbūt tie, kas ir tie izglītotie, inteliģentie, tā to nosauksim, viņi laikam nepakļaujas tam primitīvajam saturam, bet sagaida un redz, ka ir labs, jēgpilns, pozitīvs komentārs un tomēr atbalsta. Un arī runājot par šo Stambulas konvenciju, arī tāds ļoti tāds jautājums, kas tā diezgan strikti nodalīja šīs divas kopienas, arī uzrakstot pareizu, jēgpilnu pamatotu, es gūvu krietni vairāk tos patīk simbolus nekā tie, kas bija uzrakstījuši primitīvi. Un tā kā tomēr cerības ir, ka tomēr ir arī cilvēki, kas tam seko. Es esmu iesaistījusies šobrīd vienā valsts pētījuma projektā, kur mēs mēģinām saprast cilvēku spēju atpazīt loģiski uzrakstītu spriedumu un apgalvojumu, viltus ziņas un tā tālāk. Un mēs saprotam, ka visgrūtāk ir novērtēt kā pieņemamu ziņu, kurai ideiski, ideoloģiski tu nepiekrīti. Saprast, ka tās nav viltus ziņas, ka tas ir argumentēts viedoklis un ka tur ir arī argumenti un pierādījumi, bet tu tam nepiekrīti, un to ir visgrūtāk pieņemt. Ja. Un tas arī, teiksim, par šo situāciju šobrīd sabiedrībā. Man ļoti patīk, kā prezidents pateica, ka jābeidz apusēji apsaukāties un nedrīkst vienus saukt par kremliniem un otrus savukārt par neatceros, kā bija jāsauc, bet jo tas ir uzskatu jautājums. Ja. Un te kā reiz ir stāsts par tādiem ļoti būtiskiem uzskatiem, kas cilvēkiem nav maināmi. Un visticamāk dzīves laikā, ja tu esi jau to plastisko vecumu, jaunību izdzīvojis un savus uzskatus esi noformulējis, ja, tad ļoti retos gadījumos tur ir jānotiek kaut kam ļoti personīgam, lai tu izmainītu. Savelkot kopā sarunu, kādu lomu šajā visā procesā, gan rakstīšanā, gan digitālo tehnoloģiju lietošanā, gan lasīšanā, kādu lomu tomēr spēlē vecāki, ģimene? Jo mēs pēdējā laikā sabiedrībā patiešām dzirdu, ka vaino skolotājs un skolu, bet man liekas, ka viss sāks ģimenē.
Jā, protams, viss sākas ģimenē. Bērns sākotnēji nokļūst ģimenē. Ir tā, ka, ja man prasa parasti par skolas un ģimenes atbildības sadalījumu, ja drīkst, tad es izvēlos viskarstāko kartupeli izglītības saturā, vispārējās izglītības saturā, seksuālā audzināšana vai seksuālās izglītības jautājums. Un tātad mans pienākumu vai atbildības sadalījums ir tāds. Labdien, skolēni, mēs šodien runāsim par kontracepciju. Lūk, kontracepcija ir šis. Es aizēju mājās un saku, mammu, tēti, mēs šodien runājām par kontracepciju. Un mammu, tēti saka, ļoti labi, bet mēs esam kā toļi un mūsuprāt šis nav pieņemami. Un viss. Lūk, ir sadalījums. Te ir izglītība, te ir informācija un te ir vērtības. Un, protams, ģimenei ir izšķiroša nozīme, lai gan mēs, kā es joprojām uzdrošinos teikt postpadomju valsts, jo nekur tālu mēs neesam tikuši, diemžēl. Mēs joprojām atceramies laikus, kad ģimenei īsti ar šo nevajadzēja nodarboties. Kad ar vērtību jautājumiem nodarbojās kolektīvs un skolas kolektīvs šajā gadījumā. Partija arī. Varbūt ar skolēniem vēl gluži nē, bet skolas, tā bija skolas funkcija, jo ja jūs paņemtu... Sistēma, es biju domājis. Ja jūs paņemtu kādu padomu laikā uzrakstītu grāmatu ar nosaukumu pedagoģija, jūs atrastu par ģimeni tur vienu rindkopu. Tur ģimenei nav nekādas teikšanas. Un mūsu tā sistēma ir tāda, ka vecāki deliģē visu skolai un tāpēc mēģina sabiedrība pieskatīt skolu un skolotājus. Un norāda skolotājiem, kā viņiem būtu jārīkojas, lai gan atbildība par to noteikto aspektu ir mājās. Un ģimenes... Tā demokrātiskā sabiedrībā, tas galvenais demokrātiskas sabiedrības, manuprāt, tā atšķirība no totalitāras sabiedrības, ne tikai manuprāt, bet daudzu gudru cilvēku prātu, par kuru darbus esmu lasījusi, ir tas, ka valsts nejaucās personīgajā dzīvē. Nezinu, vai jūs atceraties filmu par Štirlicu? Redzēta, jā. Tur bija par katru darbinieku, kas strādāja tajā Trešā reiha kādā uzņēmumā dosjē. Un tur bija ka viņš ir precējies un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un ka viņš ir lielisks ģimenes cilvēks un tā. Un tātad totalitāra sabiedrība jaucās iekšā. Demokrātiski nejaucās. Mūsu problēma ir tā, ka mēs neesam īsti nodalījuši, kas attiecās uz skolu un kas attiecās uz ģimeni. Jo mēs joprojām mēģinām visu transformēt uz skolu, un es domāju, ka situācijā, kad mēs sasniegsim to stadiju, kurā mēs skaidri sapratīsim, kādi ir vecāku pienākumi bērnu audzināšanā un kas ir skolas pienākumi bērnu izglītošanā, mēs daudz ko atrisināsim. Bet runājot par to filmu, tas tā amizanti. 2011. gadā es strādāju skolā un biju izaudzinājis arī vienu klasi. Un tad, kad man bija ārkārtīgi grūti, es to sistēmu redzēju tikai kā skolēns, kā students, un tad, kad man stāstīja, kāds ir skolotāja darbs, tad viens no uzdevumiem man iedeva tādu klases žurnālu, kur man vajadzēja par katru bērnu rakstīt. Tur visas personības, tipas, psiholoģijas, un man pirmais, kas man ienāca prātā, tā filma ienāca prātā, ka tur atkal ir bildi, un tur patiešām tur bija jāuzlīmē bērnu bildi, tur bija jāuzraksta, tā kā tas bija tā diezgan interesanti. Tagad ar datu regulu to vairs noteikti nedara, jā? Es ceru, bet ja kāds to jau mūsu skatītāji labāk zina, kas tā tiešām skolā strādā, tad šajā jomā es to komentēt nevarēšu. Tagad 4 jautājumu bloks, kur jums ir jāatbild tā salīdzinoši ātri un koncentrēti. Pirmais jautājums šāds. Kāda ir jūsu grāmata, ko jūs atceraties, kas pilnīgi izmainīja jūsu izpratni par pasaulē notiekošo? Mēs esam Margarita. 1-1 man arī līdzīgi. Arī tas bija ārkārtīgs pārdzīvojums vēl studiju gados. Bet interesanti ir tas, ka es šo grāmatu esmu pārlasījis oriģinālu valodā, latviešu valodā, un tikko nesen Ojārs Vācijas tulkojas. Un
pavisam savādāk lasās, bet ārkārtīgi arī tādā pašā līmenī un patiešām interesanti un kaut kas jauns un ļoti, ļoti interesanti. Kad pēdējo reizi jūs rakstījāt priekš sevis? Ne darbam, ne publikācijām, bet priekš sevis? Nu, bet es savu grāmatu rakstīju priekš sevis. Man nebija nekādu projektu, man neviens nemaksāja par šo. Tas bija mans sirdsdarbs, un es ārkārtīgi milzīgu baudu 2,5 gadus rakstīju grāmatu par to, ko es dzīvē, visu, ko es gribēju pateikt sabiedrībai. Tāpēc es arī uzskatu, ka šī grāmata tā nav zinātniekiem, tā ir sabiedrībai. Ja? Un tad es varētu teikt, ka droši vien, ka tas bija arī tas pēdējais brīdis, kad es to rakstīju. Tātad es pabeidzu 23. gada jūlijā. Paradums, ko jūs ieteiktu saviem studentiem un arī skolēniem, kas mūs klausās? Kāds ir pēc jūsu domām galvenais paradums? Vajag par lasīšanu? Vispār. Ļoti grūti atbildēt to, bet es atbildēšu par lasīšanu. Man ir paradums, es katru atvaļinājumu nosaku sev vismaz 3 grāmatu principu. Izlasīt vismaz 3 grāmatas. Bet ja vispār par paradumiem, tad es vēlētos, lai mums būtu paradums priecāties par dzīvi. Kāpēc šis jautājums bija? Jo vienā no jūsu online lekcijām jūs minējāt ārkārtīgi interesantu domu. Jūs stāstījāt savu personīgo pieredzi par smēķēšanas atmešanu. Joprojām nesmēķēju 6 gadi. Jā, tas arī laikam tā lekcija bija ierakstīta tajā posmā, un jūs kā galveno atziņu teicāt, ka jūs sapratāt to, ka jums nav vajadzīgs tas nikotīns. Cik jums ļoti ir vajadzīga šī refleksija, paradums, process un tā tālāk. Jā. Es mēģinu to refleksiju īstenot, braucot ar automašīnu, vai nu pie stūres, vai ne pie stūres, jo mēs jau automātiski spiežam pedāļus. Bet tas ir laiks refleksijai. Diemžēl, es ļoti daudz reflektēju izrāžu laikā, vai operā, vai teātrī, un es sevi pieķeru, ka es jau atkal kaut ko reflektēju tā vietā, lai koncentrētos uz to, kas ekrānā. Šis tāds arī var strādāt uz ļoti daudziem procesiem. Piemēram, arī es vairāk kārtīgi esmu piefiksējis sevi rīta kafijā, piemēram. Ja? Un pēc tās jūsu lekcijas es sapratu, ka man nav vajadzīgs tas attiecīgi kofeīns, cik man ir vajadzīgs tas pats process. Ja? Tā kā tas patiešām ārkārtīgi interesanti ir. Un pēdējais galvenā atziņa, ko jūs novēlētu mūsu klausītājiem no šodienas sarunas, kas jums veidojās? Neticēt visam, ko raksta mēdījos. Es nezinu, vai es jums ieteiktu nelasīt komentārus, bet savā ziņā, jā, es ieteiktu nelasiet komentārus. No tā nav nekādas jēgas. Dzīve ir īsa, laiks rit vienā virzienā, to jums neviens neatdos atpakaļ. Komentāru lasīšana mums atņem laiku, ko mēs varētu izmantot kam liederīgākam. Paldies liels, pie mums studijā bija profesora Zanda Rūbene, un tiešām izlasiet grāmatu Digitālā bērnība. Profesori pieminēja, tiešām tā ir rakstīta ārkārtīgi patīkamā stilā, tā ir vienkārša, bet tai pašā brīdī arī ārkārtīgi zinātniska, jo tiešām atsauces un piemēri ir fantastiski. Man personīgi ļoti patika piemērs par balto un melno bērnību. Es tagad neskaidrošu, kas tas ir, bet tas, lai paliek mūsu skatītājiem, ja jums interesē, ko nozīmē baltā un melnā. Baltā un melnā leģenda par bērnību. Jā, tad šajā gadījumā izlasiet, un tur vēl ārkārtīgi daudz interesanti. Paldies liels! Paldies! Paldies!